Labvakar, darbie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Šodien, kā parasti, pastāstīšu par notikumiem vakar, un te ir jāsaka tā, ka pagaidām ir pārāk runāt par to, ka Krievijas uzbrukums ir apturēts. Mēs redzam, ka kaujas notiek vairākos rajonos, un, kas ir interesanti, mehanizētās vienības vēl joprojām ir spējīgas izpildīt savus uzdevumus, un pat šajā karā, kur ir ļoti daudz mīnu un ļoti daudz dronu, vēl joprojām pārēj efektīva ieroču sistēma, kura tad ir spējīga pildīt kaujas uzdevumus, veiksmīgi pildīt kaujas uzdevumus šajā karā. Bet sāksim kā parasti ar lieliem notikumiem. No apšaudēm nav ko būtiski minēt, bet ir trīs lietas, par kurām es gribētu parunāt. Pirmā ir Graivaron, tā ir tā apdzīvotā vieta netālu pie Harkivas, bet Krievijas teritorijā, kur tad Krievija veica uzbrukumu Ukrainas sakoncentrētiem spēkiem pie Krievijas robežas, bet par to es pastāstīšu sīkāk detaļās beigās, kad mēs nonāksim līdz Harkivas reģionam. Divi citi paziņojumi. Pirmais nāk no Ziemeļkorejas. Satelītu uzņēmumi redz atkal vairākus konteinerus un vairāk konteinerus dažādās vietās ostā, kurā Ziemeļkoreja krāva artilērijas lādiņus, kurus pēc tam nosūtīja uz Krieviju. Izskatās tā, ka viņi gatavo jaunu kravu, jauno kuģi vai kuģus ar artilērijas munīciju, ko viņi taisās sūtīt uz Krieviju. Tā ir svarīga izlūkošanas informācija, ar ko mums viens no mūsu rietumu kolēģiem ir padalījies. Nu, redzēsim, kā tad tas tālāk attīstīsies, un tad pēc tā kuģa izmēra un pēc tiem ešeloniem ar lādiņiem, kuri tad ies no tāliem austrumiem uz Ukrainu, nu, mēs varēsim noteikt, cik tad liela tā krava ir. Viens interesants ziņojums no Krievijas puses. Viņi ir izstrādājuši jauno sauszemes dronu, bruņotu ar 23-2 sapāroto lielgabalu sistēmu. Un viņi paziņo, ka šī sistēma ir jaunā sistēma, kas aizvietos kaujnieku kaujas mašīnas frontes līnijā. Nu, pagaidām tas ir tikai, kā es saprotu, prototips. Un tad, nu, kad mēs redzēsim pirmos divus šādas mašīnas frontes līnijā, nu, tad mēs varēsim kaut ko par tām pateikt. Pagaidām tas ir tikai, teiksim tā, PR gājiens. Es nedomāju, ka kaut kas tam līdzīgs tuvākā laikā parādīsies frontes līnijā, kur nu vairāk, ka viņi šīs mašīnas aizvietos esošās ieroču sistēmas. Un ja mēs skatāmies uz apšaudēm, tad atkal mēs redzam to pašu bildi. Mēs redzam tikai dronu apšaudes, raķešu apšaudes ir absolūti minimālas vai vispār nenotiek. Melnā jūra, te ir interesanti divi gājieni. Sākam ar Ukrainas pusi. Tad viņi ir atklājuši vienu kuģi, kas ir stāv pie krasta, un kuru, kā jūs saprotat, Krievijas armija izmantoja kā novērošanas informāciju, izlūkošanas informācijas iegūšanas, kā arī iespējams komandu punktu. Nu, tad te mēs redzam triecienu, un tad tās pozīcijas, kuras tad Krievijas armija šeit bija sagatavojusi, nu, tad tās ir iznīcinātas. Interesanti, bet to pašu tikai otrādi ir izdarījuši Ukrainas spēki. Viņi ir palaiduši vienu kuģi pa Dņepras upi. Nu, visdrīzāk viņi gaidīja, ka Krievijas puse uzsāks artilērijas uzbrukumu un tad atklās savas pozīcijas, kuras varēs iznīcināt. Nu, notika kaut kas, būsim godīgi, negaidīts. Tad Krievijas armija sagatavoja citu kuterīti, kas bija pielādēts ar sprākstvielām, un tad arī aizsūtīja līdz šim kuģim, un tad iznīcināja šo te kuģi. Tāda interesanta tāda savstarpēja kuģu apšaudes apmaiņas. Odesā notiek pretsabotāžas operācija, kā viņi ir nosaukusi. Un tā ir operācija, kura ir domāta pret Krievijas armijas atbalstītājiem un aktīviem atbalstītājiem, kas darbojas Odesas pilsētā un Odesas reģionā. Tātad, nu, ja tāda operācija tika pasludināta, acīm redzot, tad tam bija iemesli, un tad ar kaut kādiem apdraudējumiem, kas notika un bija Odesas rajonā, nu, tad vajadzēja tikt galā.
Ejam tālāk, Zaporožie, jā, tad šeit ir tās divas vietas, kur tad atradās kuģis, šeit atradās tas pie krasta stāvošais Krievijas kuģis, un šeit starp saliņām tika palaistas Ukraiņu kuģis. Abi divi, kā es jau teicu, ir iznīcināti. Nav daudz notikumu šeit, izņemot savstarpējās apšaudes kā parasti, bet ir viena galvenā ziņa par to, ka Ukraina gatavo lielu desanta operāciju uz Kinburskas pussalas ar mērķi pārņemt savā kontrolē šo te rajonu, lai, ko viņi ar to sasniegs, viņi atbrīvos Mikolaevas ostu, kur tad attiecīgi kuģi varēs iet ārā un, teiksim, ar Ukrainas kravām ne tikai no Odesas ostām, bet arī no Mikolaevas. Bet vai tā ir taisnība, to mēs redzēsim tuvākajā laikā, domāju, pāris nedēļu, varbūt mēnešu laikā. Un, kas ir interesanti, kāpēc tam tomēr ir zināms pamats, tāpēc, ka ja mēs paskatāmies uz to, kādas izvietotas vienības Hersonā un ko mēs te redzam mūsu vecos draugus, 4 jūras kājnieku brigādes un atsevišķu jūras kājnieku bataljonu, kuri, vismaz spriežot pēc šīs kartes, pagaidām nav pārdislocēti no Hersonas uz Doņetskas fronti un atrodas šeit. Iespējams, tas ir jaunais uzdevums šīm te vienībām, bet, protams, kā parasti šādā veidā, uz priekšu vispirms dosies speciālo operāciju spēki. Zaporožie virziens šeit, diemžēl, situācija ir sarežģīta. Mums ir 3 rajoni – Rabotine, Novomihailovka, un tagad arī parādījās apšaudes Maļiņivkā, diezgan smagas apšaudes Maļiņivkā. Un mēs redzam, ka arī Krievijas armija aktivizējās vairākās pozīcijas, bet galvenās kaujas vēl joprojām paliek Rabotine un Novomihailovka. Diemžēl no abām divām mums ir negatīvas ziņas. Un tad, sākot ar Rabotine, sākotnēji tātad bija informācija, ka Ukrainas spēki kontrolē šīs dienvidu pozīcijas, kas atrodas šeit, bet tomēr pēc tam izrādījās, ka tā situācija, šī zona ir vairāk pelēkā zona, jo to nekontrolē ne Krievijas, ne Ukrainas spēki. Un tad šīs divas pozīcijas Ukrainas spēki visdrīzāk bija atstājuši. Un te ir arī svarīgi saprast, kāpēc, jo Krievijas pusē šīs pozīcijas bija ārkārtīgi svarīgas, jo mēs redzam, šī pozīcija tad izvietota šeit, un aiz pozīcijas ir mežs. Un ir skaidrs, ka šī pozīcija ir sagatavota pret uzbrukumu no ziemeļiem. Ja jūs to pašu tagad izmainat, tad uzbrukumu no dienvidiem tā nav īpaši laba pozīcija. Kāpēc? Tāpēc, ka pa priekšu pozīcija jums ir mežs. Attiecīgi noturēt šo pozīciju būs daudz grūtāk. Bet Ukrainas puse notur šīs 3 pozīcijas, tā saucamais Zābaciņš viņš saucās šī pozīcija, un tad šīs pozīcijas ir Ukrainas armijas rokā. Diemžēl tajā brīdī, kad es biju jau sagatavojis šo reportāžu, atnāca jaunas ziņas un negatīvas ziņas. Mēs redzam Krievijas armijas uzbrukumu, viņi ir ienākuši Rabotine, un tagad šīs 2 pozīcijas ir nevis pelēkajā zonā, bet ir pārgājušas Krievijas armijas rokās. Bet, laba ziņa ir tāda, ka to Zābaciņu Ukrainas armija ir noturējusi, un, tagad mēs gaidīsim attiecīgi otro aktu šitai te lūgai, tad mēs redzēsim arī Ukrainas pretuzbrukumu. Cerēsim, ka viņam atkal izdosies izsist Krievijas armiju ārā no Rabotine. Pie Novomihailovkas centrā nav izmaiņu, toties izmaiņas ir ziemeļos. Mēs redzam, ka te Krievijas armija izdevās pavirzīties uz priekšu, un tas, ko mēs visdrīzāk redzēsim tuvākajās dienās, mēs redzēsim uzbrukumu Novomihailovkai no ziemeļiem. Protams, ka kombinācija uzbrukumam no austrumiem un uzbrukumam no dienvidiem. Šeit ir jaunā karte, tas ir Guļai-Poļa virziens, un tad tas ir precizējums par situāciju vakar, tad tas ir Krievijas armijas uzbrukums pie Červone. Tā ir tā vieta, kur viņiem izdevās pavirzīties uz priekšu iepriekšējā diennaktī. Avdijevkas virziens šeit arī, diemžēl, nav viss 100% labi. Pozitīvā ziņa mums nāk no Birdzičiem, un svarīgi ir tas, ka no visām šīm pozīcijām Birdziče un Očeriecine ir, principā, galvenās.
bet, diemžēl, gan Orlovkā, gan Pervamaiski, gan Ņeveļski, gan Georgievkā, gan Pabiedā, nu, te visur ir negatīvas ziņas, jo, nu, visur Krievijas armija izdevās pavirzīties uz priekšu. Sākam tad ar Berdičiem. Berdiči šeit ir tā, šeit Ukrainas armija, ja jūs atceraties iepriekšējā dienā, piedošanu, jā, iepriekšējā dienā, tad Krievijas armija kontrolē aptuveni šo teritoriju, Berdiči, un tad mēs redzējām Ukrainas uzbrukumu divos virzienos. Viens ir šeit, un šeit ir informācija, ka pretinieks ir izsists no ciema, bet nu, pagaidām tā pozīcija ir pelēkajā zonā, jo Ukrainas armija nav to pārņēmusi savās rokās. Nu, tad otrs uzbrukums notiek apdzīvotās vietas dienvidiem. Ukrainas armijas mērķis, protams, ir atgūt kontroli pār visiem Berdičiem, kā arī izsist pretinieku no šīs te meža līnijas, jo viņa ir ārkārtīgi svarīga, jo no šejienes tiek apšaudīti gan paši Berdiči, gan arī jebkāda Ukraiņu armijas virzība uz priekšu pa ziemeļa ielu. Nu, tad kaujas šeit turpinās. Jā, diemžēl mums ir arī negatīva ziņa no 47. brigādes, jo brigādē ir jaunais komandieris nozīmēts, un tas, nu, it kā nebūtu kas tur slikts, jauns komandieris tiks galā ar saviem uzdevumiem. Diemžēl tas ir trešais komandieris, kas ir nozīmēts šajā brigādē 6 mēnešu laikā. Un viņi visi nav gājuši bojā vai ievainoti kaujās, bet visi viņi ir atstāti no saviem amatiem. Un tas izraisa tādu zināmu jautājumu, jo 47. brigāde, kā mēs zinām, karo ļoti labi, un viņa ir viena no visveiksmīgākām un visspēcīgākām brigādēm, kura tagad ir Ukrainas armijā. Jā, diemžēl tālāk sākas negatīvas ziņas. Pie Arlivkas mēs redzam, ka Krievijas armija pavirzījās uz priekšu pa šo te ielu un arī pārņēma savā kontrolē gan centru Arlivkas, gan arī šo te rajonu. Un te ir jāsaka tā, ka visdrīzāk Ukrainas armija vienkārši atstāja šo rajonu, jo te pilsētei pa vidu ir upīte, un tā saucamais kārtais stavok, Zarjanskij stavak viņš saucās. Un nu, tad visdrīzāk Ukrainas armija vienkārši atkāpās aiz šīs ūdens šķēršļa un tad noturēs savas pozīcijas šeit. Nu, centrā turpinās kaujas par šo te krustojumu, Ukrainas armija šo krustojumu notur. Toņiņķe bez izmaiņām, kaujas turpinās gan centrā, gan arī tā saucamajā Daču rajonā, bet šeit nekādu izmaiņu kaujas situācijā mēs neredzam. Pervamaiski virziens. Šeit, atceraties, mēs visu laiku redzējām, ka Krievijas armija uzbruka šajā te virzienā Pervamaiski dienvidos, bet Vaďana virziens visu laiku nebija aktīvs. Nu, es teicu, ka agrāk vai vēlāk viņš aktivizēsies, nu tā arī notika. Tad mēs redzējām divus Krievijas armijas uzbrukumu, vienu šeit, kur viņi aizgāja līdz praktiski Pervamaiski centram, un otrs aizgāja uz otru pusi, un tagad viņi pilnībā kontrolē šo posmu starp šitiem divām ūdens krātuvēm. Nu, un skaidrs, ka to, ko viņi grib izdarīt, viņi grib aplenkt Ukrainas spēkus, kas atrodas šeit Pervamaiski. Nu, jā, skaidrs, ka situācija ir sarežģīta, nu, kauja turpinās. Ir arī viens virziens šeit uz priekšu pie Ņeveļski. Nu, mēs redzam, ka Krievijas armija ir arvien tuvāk un tuvāk, lai uzbrukt šī apdzīvotai vietai. Nu, un te tas vienkārši parāda to situāciju no lielākā mērogā, jo mēs zinām, ka Pervamaiski, Ņeveļski tā ir viena kaujas zona, un tad abas divas šīs apdzīvotās vietas vajag uztvert kā vienotas kaujas zonas pozīcijas. Georgievkā šeit arī mēs redzam, ka Krievijas armija pavirzījās uz priekšu divās vietās, gan pašā pilsētiņā, gan arī laukā, un viņiem izdevās ieņemt tālāk iet tāda kārtējā meža līnijā, iz kuras tad viņiem izdevās aizķerties, un tad skatoties lielākā mērogā, mēs redzam uzbrukumu šeit, un mēs arī redzam uzbrukumu pie Pabiedas. Nu jā, situācija šeit ir sarežģīta, tāpat kā arī iepriekšējā slaidā, tad arī šeit visdrīzāk mēs redzēsim šādu te manevru no Krievijas armijas, mēģinot aplenkt Ukrainas spēkus tos, kuri atrodas Georgievkā, un ja viņam izdodas pavirzīties Georgievkā, tad nākošais viņu mērķis būs šīs te 3 pozīcijas, un ja viņam tās izdodas ieņemt, šeit sanāk vesels tāds tukšs
tukšs maiss, jo es te ar zilo krāsu tad atzīmēju visas pozīcijas, Ukrainas armijas pozīcijas, kuras atradu šajā rajonā. Šeit ir tukšums, un tas nozīmē, ja šīs 3 pozīcijas ir ieņemtas, tad visdrīzāk mēs redzēsim uzbrukumus gan Georgievkai, gan Maksimiljaņivkai no dienvidiem. Arī pozīcijas uz dienvidiem no Pabiedas, šīs te divas viņas, kā jūs saprotat, pēc to orientācijas ir domāti šāda te veida Krievijas armijas uzbrukumam, un tad, protams, ka uzbrukumam no šī virziena, šīs pozīcijas galīgi nav gatavas. Tātad vai nu Ukrainas armijai jāpapildina šīs pozīcijas, vai nu kā ideālais variants, jāatgūst to, ko Krievijas armija šeit ir okupējusi. Un interesanti, tagad mēs pastāstīšu jums par šo te uzbrukumu pie Georgievkas. Šeit mēs redzam divās vietās, te bija 2 uzbrukumi. Viens gāja šeit pa apdzīvoto vietu, un otrs šeit pa tukšo lauku. Un tad, ko mēs šeit redzam? Mēs šeit redzam abos divos uzbrukumos mehanizēto kolonnu, kura vienā veidā izlaužās caur apdzīvoto vietu un ieņem to pozīciju, kuru viņiem ir vajadzīgs ieņemt. Otrā mēs redzam arī tanks ar kājnieku kaujas mašīnu virzās uz priekšu, un te viņi aiziet līdz sev nepieciešamai meža līnijai, un tad tur arī ieņem to, un arī izdodas tur viņiem nostiprināties. Kas parāda, ka pēc ļoti ilga pārtraukuma mēs atkal redzam mehanizētās vienības uzbrukumos, un ja tos izmanto pareizi, tad arī mehanizētās vienības ir spējīgas sasniegt izpildīt kaujas uzdevumus un sasniegt nepieciešamos mērķus. Bahmutas virziens, te mēs redzam, ka kaujas darbība ir apstājusies, bet nav apstājušās apšaudes. Un tad Ukraiņu armija koncentrējas vairāk uz Kurģumivku, Zarjaņivku un uz šī te apgādes ceļa kontroli, jo mēs redzam neskaitāmās apšaudes ceļā no Zaiceve uz Bahmutu. Krievijas puse attiecīgi atriebjās par zaudējumu pie Klišķievkas, un mēs redzam apšaudes pie Ivaņivskie, pozīcijā uz ziemeļiem no Ivaņivskie, protams, Časavjarā, un arī apgādes ceļā, kas iet no Časavjara uz Ivaņivskie. Pašai Ivaņivskie nekādu izmaiņu nav, bet, kā jūs saprotat, cīvas kaujas turpinās arī šeit. Virzamies tālāk, Sieversk, nav nekādu ziņojumu par situācijas izmaiņu Sieverskas virzienā. Un, principā, to pašu mēs varam pateikt arī par Limanu. Ir informācija par to, ka Krievijas armija turpina uzbrukumus Cernijiem Poļivka virzienā, bet nekādas izmaiņas taktiskā situācijā šeit nav notikušas. Un tad pēdējā aktīvā frontes puse ir Kupjanska. Šeit mēs redzam atkal kaujas pie Sinkivkas, bet nekādu izmaiņu nav. Un tad atgriežoties pie mehanizēto vienību tēmas, tad vakardienas Ukraiņu uzbrukums ar Ļanskie, ko mēs te redzam? Mēs te redzam 2 Ukraiņu tankus, kurie, kā jau tankiem piemērots ir, virzās uz priekšu, aiziet līdz zināmai vietai, iznīcina Krievijas armijas aizsardzības punktu pie vienas meža līnijas šeit, un pēc uzdevuma izpildes atgriežas atpakaļ sveiki un veseli. Kas nozīmē, ka pagaidām glabāt mehanizētās un tanku vienības nevajadzētu. Kā mēs redzam, ja jūs pareizi izmantojat šīs vienības kaujas laukā, tās ir veiksmīgas. Tagad atgriežamies pie Graivarona. Atceraties, no paša sākuma es pirmajā slaidā par to pastāstīju. Kas tad šeit notiek? Tad šeit ir apšaude, kas notika, toties nevis Graivaronā, bet Ukrainas teritorijā ziemeļos. Un kur tad tas atrodas, ja mēs skatāmies Harkava, Aleksandrivka, kas nozīmē attiecībā pret šo karti, tā pozīcija ir kaut kur tur. Un Graivarona noteikti jau ir nosaukums, kuru jūs jau esat dzirdējuši, kad un kā. Pagājušā gadā 23. maijā, kā tikai uzreiz atceraties, beidzās kaujas par Bahmutu, momentāli mēs redzējām, ka divas Krievu vienības, kas karo Ukrainas pusē, tas ir Krievu brīvprātīgais korpus un brīvā Krievija korpus, tad viņi veica tad uzbrukumu šajā te vietā. Toreiz bija doma, ka viņi iet uz Belgradu 22, bet kur tad viņiem izdevās virzība uz priekšu, viņi aizgāja uz priekšu līdz apdzīvotai vietai Graivarona. Šoreiz mēs pagaidām šīs lietas neredzam. Diemžēl ir jāsaka tā, ka Krievijai izdevās
pārspēt Ukrainas vienības vai Krievu vienības, kas karo Ukrainas pusē, vēl Ukrainas teritorijā, un tad triecienos mēs redzam triecienu pa Cēzara haubicu, pa atsevišķiem tankiem un kaujas mašīnām, bet, es domāju, ka viens artilērijas trieciens pa vienu vienību neatrisinās visus jautājumus. Es domāju, ka rīt mums būs papildus informācija par to, kas tad notiek. Šajā virzienā nenoteikti pie paša Graivarona, šeit visdrīzāk neko mēs neredzēsim, bet kaut kur citā vietā pie Harkivas, Belgaradas robežā starp Harkivu un Belgaradu uz robežas mēs redzēsim aktīvāku Ukrainas armijas darbību šajā virzienā. Un noslēdzot, sen nebija nekādu ziņu no Baltkrievijas, un tagad Lukašenko ir nācis ar jaunu pavēli, kur viņš pavēlēja pārbaudīt kaujas gatavību visās Baltkrievijas armijas vienībās, kas varētu arī neko īpaši nenozīmēt, bet tomēr ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar šo ziņu. Ir jāskatās, ko šīs Baltkrievijas vienības, kāda būs pirmkārt rezultāti šīs kaujas gatavības pārbaudes, otrs, uz kurieni šīs vienības pēc pārbaudes dosies, vai viņas paliks savās pastāvīgās dislokācijas vietās, vai viņas sāks virzieties uz kaut kādu citu vietu. Un tad atkal paceļās jautājums par to, kas notiek Krievijas-Baltkrievijas robežā. Šīs jautājums atkal būs aktuāls, un kamēr mums nebūs precīzas informācijas par to, kur tad šīs vienības ir, būs jāpievērš uzmanību arī Baltkrievijas virzienam. Jā, tas šodienā noslēdz manu īso ziņojumu. Tātad, situācija ar Krievijas uzbrukumu tomēr vēl joprojām paliek sarežģīta, jo mēs redzam, ka vairākos virzienos Krievijas armija uzbruk un arī gūst, diemžēl, kaut kādus panākumus. Tad skatīsimies, ko tad nākošā diena mums nesīs. Cerēsim, ka situācija pamatā jau Doņetskas frontē un arī Zaporožie frontē uzlabosies, bet par to, kas tad reāli notiks, es jums pastāstīšu rīt. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam!